Jā, mēs dzirdējām par dzērvenēm un dzirdējām par medu. Nu, ko lai dara, kad cilvēki miesīgai sirdī tās labākās zāles nevienmēr garšo. Bet es domāju, ka mūžībā dzērvenis būs jau kopā ar medu uzreiz, nebūs jāmeklē. Es tā ceru. Un katram novēlu šīs lietas. Labas lietas. Bet šodien būs gan dzērvenis, gan medus. Vismaz es tā domāju. Kā mēs sabatskolā runājām par taisnību, žēlastību un mīlestību. Maranata mums ir rīta sveicieni. Citi lasa no rīta, citi pa dienu, citi vakarā. Es kādreiz lasu pa nakti arī vēl. Un tur šodien ir rakstīts: mēs nedrīkstam zaudēt laiku, veidojiet jaunus principus un ieviesiet skaidru patiesību. Katra dvēsele, kas tic tagadējā laika patiesībai, nonāks tur, kur tai būs jāpamato sava cerība. Tāpēc ticīgajiem droši jāzina, kas ir patiesība. Droši jāzina. Jo priekšā mums stāv, mēs zinām, kas stāv. Lielākais pārbaudījums visā pasaules vēsturē. Tāpēc, kad šie pārbaudījumi būs visviltīgākie un visbriesmīgākie. Jo viltus ir tas, kas var pievilt mūsu ticību. Tāpēc šim viltum, kas vēl nāks, ir jāsagatavojas. Ja mēs lasām Mateja evaņģēliju, tur ir rakstīts, ka būs briesmīgi laiki, dzirdēsiet karu, daudzināšanu, būs slimības, bēdas, un tad saka tā, bet tas vēl nav gals. Nebīstaties, jo tas vēl nav gals, nebēdājieties, jo visam tam tā ir jānotiek. Bet kad būs gals? Tad, kad šīs pasaules evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, un tad nāks gals. Kas evaņģēlijs sludinās? Sākot no šejienes līdz pēdējiem solam. Tad beigsies bēdas, bet būs arī pārbaude. Absolūta pārbaude. Jeremijas 51. nodaļā, tur 46. pantā Gliks raksta tā: lai jūsu sirds netop bailīga un nebīstaties no tām baumām, kas tai zemē top dzirdētas. Jo baumas nāk vienā gadā, otrā gadā, un tālāk ir rakstīts, ka varas darbi būs tai zemē, celsies valdnieks pret valdnieku. Tātad nebīstaties. Un šodien mums skan Laudeķejas vēsts. Tā ir mums veltīta un domāta. Un ja es kā cilvēks, kurš ir atnācis uz šo pēdējā laika draudzi, to pieņemu, tad man ir arī kaut kas jāsaprot. Un Laudeķejas vēstī Kristus pasaka, jo tu nezini, ka tu esi tāds, tāds un tāds. Tu nezini, kas tu esi. Un šodien miera apstākļos Dievs aicina uzzināt, kāds es esmu. Tātad būtībā, ziniet, tad, kad veikals ir pilns ar visādām mantām, tad ik pa laikam, kas notiek? Revīzija jeb inventarizācija.
kas ir nozagts vai kas nav nozagts. Jūs saprotiet? Un ir viens liels zaglis, kas mums kaut ko var atņemt. Pat nemanāmi. Un tad, kad ir inventarizācija, tad veikalā saprot, tas ir pārdots, tas ir plauktos, bet ir liela starpība. Un vai tad redzēja tos zagļus, kas tur nāca un nozaga? Ja jau būtu redzējuši, zinājuši, tad jau viņus būtu atmaskojuši. Tad būtu pasargājuši šīs lietas. Tāpat arī ir ar mūsu dzīvi. Jo mums priekšā stāv tas, ko sauc par viņa lielo dusmības dienu. Par ko? Par nepilnībām, par grēkiem, par to, kas man trūks no Kristus rakstura. Vai esam gatavi visā pastāvēt, visā patiesībā? Kad uzticība mums maksās visu. Jo šodienas likumi, kādi šodien pastāv, mēs sakam, šie demokrātiskie, vēl demokrātiskie likumi, viņi tiks mainīti un tiks ieviesti citi likumi. Un tāpēc man ir jāiemācās tas, kas ir rakstīts Atklāsmes 14. nodaļā un 4. pantā. Un tur ir kas rakstīts? Kas pastāvēs? Tātad šie ir tie, kas tam jēram staigā pakaļ, uz kurieni tas iet, tas ir glika tulkojums. Un Laudeķejas vēsts, kas ir domāta man un mums katram, viņa mūs aicina izpētīt savu personīgo raksturu, personīgo ticību, personīgo uzticību un arī personīgo paklausību, kas ir ticības auglis. Un šodienas mierīgie apstākļi ir iedoti mums katram, lai mēs sagatavotos cīņai rītdienai. Saprotiet, tad, kad nāk karaspēks pret pilsētu, ir par vēlu celt mūri. Mūris ir jāuzceļ tad, kad ir mierīgs laiks. Latviešiem ir tāda paruna. Ja, kad vilks aitās, tad velti barot suni. Velti. Saprotiet, tas ir stingri iepriekš jādara. Stingri iepriekš. Un Dievs mūs ir izredzējis, lai šajā pārbaudas laikā mēs stāvētu šajā tumsas laikā un spīdētu kā zvaigznes. Un Dievs ir izsaucis mūs katru un radījis un nolicis šī vietā, šajos apstākļos, starp šiem kaimiņiem, šajā pilsētā, šajā draudzē, lai mēs tur spīdētu kā zvaigznes. Un galvenais pienākums ir, Dievs ir aicinājis mūs noslēgt Kristus iesākto misiju. Tas ir mūsu galvenais aicinājums. Un, lai mēs to noslēgtu, mums ir jāpagodina viņš, kā Kristus pagodināja savu tēvu, pagodināja visus tēva likumus, pagodināja ar savu kalpošanu, ar savu žēlastību. Un arī mums ir tas pats jādara. Kad pasauli pārņems hauss, tas ir pateikts, ka tā arī tas būs. Kad tumsa pārņem šo zemi, tad arī pieaugs vajāšanas, un cilvēku svētītā dzīve būs neapgāžama liecība. Neapgāžama liecība šai pasaulē, un viņa runās skaļāk par visu, arī par mūsu vārdiem, jo cilvēki redzēs, kāds tu esi.
Un tas, kā cilvēki mani redz, tāda ir arī mana uzticība Dievam. Pāvils daudz runā par šo skriešanu stadionā. Lai mēs varētu noslēgt distanci, mums ir jātrenējas. Un Dievs šajā pēdējā krīzē veidos, jeb dzemdinās uzvarētājus. Un ko darīs šie uzvarētāji? Viņi attaisnos ar savu dzīvi visu Dieva teikto patiesību, viņa likumus, viņa liecības. Un ko vēl viņi darīs? Viņi arī attaisnos, ka Dievam ir taisnība un patiesība. Viņi to attaisnos ar savu dzīvi. Mēs esam lasījuši, un arī pagājušajā gadā mēs mācījāmies Ebreju grāmatu. Un Ebreju grāmatas 3. nodaļā ir runa par šo žēlastības laiku. Ir runa par laiku, kad Dievs aicina neapcietiniet savas sirdis. Ko tas nozīmē apcietināt sirdi? Tas ir nepieņemt to, ko Dievs ir pateicis caur saviem praviešiem, caur savu garu. Mēs runājam, ka Kristus klauvē. Un ja es neatveru, vai pareizāk sakot, ja mans lepnums vai mans es neļauj, es izvēlos viņam paklausīt un neatvērt tam klauvējienam, tiem vārdiem, ko Kristus pasaka, tad arī man nebūs atdusa. Un tur 3. nodaļā un 12. pantā ir rakstīts: pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds atkāpjoties no dzīvā vārda. Pielūkojiet, tātad izmeklējiet, skatieties, meklējiet atbildi pie Kristus, pie Dieva vārda, lai šodien, kamēr vēl ir šis labvēlīgais laiks, mēs saprastu savas vājās vietas, un lai šajās vietās mums būtu uzvara. Un te 13. pantā tur arī Gliks saka: bet pamaicat paši sevi katru dienu, kamēr vēl saka šodien. Mums pašiem ir jāmācās personīgs darbs sagatavoties mūžībai. Jo Kristus jebkurā laikā, kad mēs atsaucamies viņa vārdam, kad mēs lūgšanā lūdzam viņa žēlastību, viņš to gaida un viņš to arī piepildīs. Ir tāda interesanta lieta, kad šeit Ebreju 3. nodaļā un tur 13. pantā ir rakstīts: lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Tātad, jebkurš grēks mani piekrāpīja. Saprotam? Grēks piekrāpj, kad es nesaprotu patiesību. Mums ir jāsaprot, ka grēks nes nāves spriedumu. Šis nāves spriedums tiek pasludināts tajā momentā, kad tiek padarīts grēks. Tikai tā izpilde tiek atlikta, jo Kristus žēlastība vēl paildzina manu dzīvi, gaidot uz atgriešanos. Un tad ir tāda, mēs zinām, kas ir grēks, ka tā ir likuma pārkāpšana, bet vēl Jēkabs savā 4. nodaļā un 17. pantā pasaka ļoti skaidri:
Jēkabs 4:17. Tad, kas zina labu darīt, un to nedara, tam tas ir par grēku. Cik dziļi Bībele mūs uzrunā, lai mēs izmeklētu sevi, ko mēs labu nedaram. Kristus atnākot uz šo zemi darīja tikai labu. Un viņš mums deva piemēru, tāpat kā mēs mācījāmies sabatskolā. Pāvels darīja labu. Visu to, ko viņš saprata, viņš darīja labu. Romiešiem 7. nodaļā un tur 18. pantā ir tādi vārdi. Glika tulkojumā. Jo es zinu, ka iekš manis, un iekavās tur ir tālāk, tas ir manā miesā, labums nemīt. Ja gribu, jo gribēt labu darīt, ir dots, bet cilvēks to nespēja. To raksta Pāvils. Cilvēks pats bez palīdzības no ārpuses nespēja darīt labu. Nespēja darīt visu labu. Un tad, ja mēs paņemam arī vēl tādu interesantu raksturvietu no 1. Mūzus 8. nodaļas, un tur 21. pants saka tā, tur tā 2. daļa. Jo cilvēka sirdsprāts ir ļauns no mazām dienām, un es arī turpmāk vairs neiznīcināšu visu dzīvo radību, kā es to esmu darījis. Ko? Es nespēju, es nevaru, Dievs arī mani neiznīcinās, jo labu darīt jau es nevaru. Ko? Tad kā? Ko tālāk darīt? Tad dzīvosim ar labiem nodomiem sirdī, un tā turpināsim dzīvot. Un ir jāsaprot tāda viena lieta. Vēlns pamazām caur ļoti neitrālām lietām cenšas pārvērst mani par tāda labu nodomu klubiņa biedru. Šodien mums pasaulē ir daudz labi klubiņi. Tur ir audēju klubiņi, tur ir dziedātāju klubiņi, tur ir vēl kādi klubiņi. Mēs satiekamies kopā, mums ir labi nodomi, un atkal mēs dodamies mājās. Un vēlns grib tādus cilvēkus padarīt, lai cilvēks gulētu, jeb nemeklētu līdz žēlastības laika beigām. Un viņš pat neuzbrūk, lai netraucētu manu mieru un manu dusu. Jo kas notiek, kad mums ir bēdas vai pārbaudījumi? Es varu pamosties. Un tāpēc Dievs arī atļauj mūsu dzīvē ļoti daudz ko smagu pieredzēt, lai mēs pamostos. Citādi tā mierīgā dzīve mani var pazudināt. Ir tāds interesants vēstījums 2. ķēniņa grāmatā par Hiskiju. 2. ķēniņu grāmata un tur 20. nodaļa. Un izlasīsim 19. pantu, 2. ķēniņa 20:19. Atnāk pie viņa Jesaja un runā uz ķēniņu. Pirms tam jau kas bija tur, atnāca svešu zemju sūtņi, un tad ķēniņš parāda visu savu bagātību, visas savas labās lietas, bet viņš tā citu zemju sūtņiem nepastāstīja par patiesību. Un tagad Jesaja tur viņu norāja,
Un tad 19. pantā. Tad Hiskija atbildēja Jesajam: tā kunga vārds, kuru tu esi man vēstījis, ir labs. Un viņš pēc tam domāja savā sirdī: lai notiek, ja tikai miers un drošība pastāv manā laikā. Tāpat arī Ecehēls saka, jā, par šo mieru un drošību. Un šodien šajā, kā mēs lasām Mateja 24. nodaļu, šo pirmo brīdinājumu, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Tas ir ļoti aktuāls jautājums man. Ja mēs skatāmies pasaulē, kas notiek, šie politiskie notikumi, visas šīs kara daudzināšanas, viss tā ieroču žvadzināšana un pielietošana, ko viņi mums saka? Viņa saka, drīz var beigties žēlastības laiks. Kā vēlns paradīzē sagrāva Ievas ticību? Ļoti skaidri. Caur viskaistāko dzīvnieku, kurš pēkšņi ir sācis runāt. Mīlīgi, skaisti runā. Un pēc tam, kad viņš bija sagrāvis Ievas ticību, tad Ādama ticība sagrāva caur viskaistāko sievieti, kāda jebkad uz šīs zemes ir bijusi. Un tāpēc arī vēlns mierīgā laikā mums traucē vārda pētīšanu, lūgšanas, noliekot priekšā dažādus darbus, dažādus pienākumus. Ja tas viņam izdosies šodien, tad pēdējās krīzes laikā tām 5 jaunavām nebija eļļas. Un kur viņas aizgāja? Aizgāja meklēt eļļu pasaulē. Un atnākot, durvis ir aizslēgts. Tāpat kā tas ķēniņš iegāja kāzu viesus aplūkot. Un ko viņš ierauga? Nav kādam kāzu viesim baltas drēbes. Šodien vēlna galvenais uzdevums ir tikai nemeklē eļļu, nemeklē acu zāles, nemeklē baltās drēbes. Laudiķejas vēsts tev nav domāta. Un tāpēc, lai ienāk mazi kompromisi, mazi rājieni, tāpat kā Konstantīna smaidi un mīlīgi vārdi pavēra ceļu draudzes vadītāji lielākajai un arī locekļu lielākajai daļai, lai viņi atkristu no patiesības. Tāpat tas arī šodien, lai es arī atkristu. Kaut arī Kristus saka, ka viņām nav prieka par bezdievja nāvi. Atgriezies no ļauniem ceļiem, kāpēc tu gribi mirt? To, ko es šodien neielieku savā ticības celtnē, to pēdējā krīzes laikā es neielikšu. Uzticība mazās lietās. Izlasīsim Mateja 25. nodaļu. Un tur 23. pantu. Mateja 25, 23. Tā ir tūlīt pēc šīs 25, 23. Un lasām. Viņa kungs sacīja man: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. Ieej sava kunga priekā. Uzticība mazās lietās. Uzticība šodien mazās lietās mūs sagatavos pastāvēt krīzes laikā. Katru reizi, kad mēs izvēlamies ticību baiļu vietā, principus ērtuma vietā, patiesību komforta vietā, Kristus mūsu raksturā ieliek sava rakstura pamatu. Viņš ieliek sava rakstura pamatu, jeb savu taisnību.
kas vienīgā mūs ievedīs debesīs. Ar ko Daniels uzvarēja Laubedrē, tad, kad viņu Persijas ķēniņš tur iemet? Tad, kad Nebukadnēcars iekaroja Jeruzalem un aizveda šos jaunekļus gūstā, tad ir rakstīts Daniela 1. nodaļā. Viņš dziļi sirdī apņēmās neapgānīt sevi ar ķēniņa galma uzturu. Un kas ir tālāk? Viņš pieņēma savā dzīvē likumu 3 reizes dienā lūgt pie atvērta loga, skatoties uz Jeruzalemi. Un tad viņš arī varēja pastāvēt pretī visām sazvērstībām, varēja pastāvēt savā godīgumā, kad nekur neatrada viņa dzīvē kādas paviršības, un viņš varēja pastāvēt arī Laubedrē. Dievs viņu tur aizsargāja. Kristus uzvara Golgātā ar ko sākās? Ar uzticību kalpošanu mājās, ar došanos uz dievnamu, rakstu pētīšanu, kad viņš saprot, kāds ir viņa uzdevums. Mēs arī saprotam savu uzdevumu. Arī gatavojamies līdz tiem 30, no 12 līdz 30 gadiem, lai veiktu šo uzdevumu. Kā dzīvoja Jāzeps, Ābrahams, Estere, Mordahais, Pēters, Jānis. Lūkšana un ticība pārbaudījums neaizdzen, bet stiprina pastāvēt un uzvarēt. Tie cilvēki, kas būs nostiprinājušies ticībā, izies cauri bēdu laikam. Tie, kas būs nostiprinājušies. 3 jaunekļi dūras klājumā pastāvēja tāpēc, ka viņu pārbaudītā ticība bija karstāka par to cepli. Pirms uzvaras pār Goliātu, ko uzvarēja Dāvids? Lauvu, lāci. Un pirms tās uzvaras viņš mācījās rakstus. Kas mūs veido priekš uzvaras? Ir kopīgās lūkšanas, ir dievkalpojumi, bet tā ir tā klusā lūkšana tai manā kambarītī. Individuālais darbs, caur ikdienas pazemību, maziem paklausības darbiņiem, godīgumu, taisnu rīcību, kad kompromiss vai balti meli vai klusēšana ir izdevīgāk. Dieva atlikums būs pazemīgākie, godīgākie, lēnprātīgākie cilvēki kā priekšā. Dieva vārda un liecības priekšā. Un tad viņi tāda arī būs pret pasauli. Viņi parādīs, ka paklausība ir brīvība. Kaut arī šodien saka, ka tā ir verdzība. Ka svētums ir mīlestība, nevis kaut kāda darba reliģija. Ka uzticība ir nodošanās Kristum, bet nevis, kā šodien fundamentālismu sauc par ekstrēmismu. Atkritums var pakrist, mēs varam pakrist, bet mēs piecelsimies. Jāņa 8.12. Jāņa evaņģēlijas 8.12. Rakstu vārdi. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā tur sākumā ir rakstīts: Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Te nav runa par 90%. Te ir runa par 100%.
šajā pašā Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā, un tur no 31. līdz 32. pantam. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam: ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Patiesība darīs brīvus. Patiesība, kuru Kristus ieraksta sirdī, darīs mani brīvu. Laikmet ilgās, tur ir tāda nodaļā dzīvības gaisma, 51. nodaļa, un tur ir tāda raksturvieta. Ikviena dvēsele, kas atsakās nodoties Dievam, ir citas varas kontrolē. Viņš atrodas visnožēlojamākā stāvoklī. Romiešiem 16. nodaļa, pēdējā nodaļa, izlasīsim kādus vārdus, kas ir rakstīti šajā nodaļā. 16. nodaļa un 20. pāns. Bet miera Dievs visā drīzumā samīs sātanu apakš jūsu kājām. Mūsu kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar jums. Samīs. Kristus, kad nāks un dzīvos cilvēkā, tad viņš samīs. Tas ir pateicoties viņa uzvarai Golgātā. Viņš šo uzvaru dos man, kad mēs iesim un samīsim visus maldus, sapratīsim un iziesim cauri kā uzvarētāji. Jaunpiedzimus sirds tikai to varēs izdarīt. Tikai to. Ebreju 12. nodaļā mūs Kristus brīdina, Ebreju 12, un tur ir no 15. līdz 17. Pielūkojiet, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību, lai nekāda rūgta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu apgānīti. Lai neviens nebūtu netikls un zemis kā Ēzavs, kas savu pirmdzimtību ir pārdevis par vienu ēdienu. Jo jūs zināt, ka arī pēc tam gribēdams iemantot apsolījumu, viņš tika atmests, jo netika dota iespēja atgriezties, lai gan ar asarām viņš to meklēja. Ja mēs lasām, un ja mēs zinām, kas ir rakstīts vecajā derībā, kur ir tik daudz piemēru, kur ir tik daudz aicinājumu, tad mums ir jāsaprot, kāds šodien ir mans stāvoklis un ko Dievs vēlās, kam ir jāmājo manā sirdī. Patiesība ir jāmājo. Varā un spēkā nav patiesība. Patiesība ir tikai Dieva vārdā. Un šī Dieva vārda patiesība ir tā, kura arī iemājo un arī pārveido un arī mēs varam staigāt. Citu raksta pa skarpijiem var staigāt un nekas nekaitēs. Varēs dzert nāvīgas zāles un mēs paliksim dzīvi un veseli. Un mēs varēsim būt šajā pasaulē tad, kad tiks ieviesti citi likumi, kad tiks apdraudēta mana dzīvība. Es varēšu pastāvēt. Jo redziet, vēlnam jau nav prieks nokaut ticīgu cilvēku. Viņa galvenais mērķis ir piespiest viņu atkāpties kaut nelielā vietā, nelielā lietā no Dieva vārda. Un visi tie pārbaudījumi, ko ir gājuši mūsu brāļi
kaut vai nesenā pagātnē, armijā, pārbaudījumos, cietumos, ko gribēja piespiest, atkāpies no patiesības. Tas ir viņa galvenais mērķis, jo tad, kad cilvēks, ticīgs cilvēks atkāpjas no patiesības, tad viņa grēki paliek uz viņu. Sātans ir sautīgs un viņš nevēlas par tiem grēkiem, par kuros viņš ir ievedis cilvēku, lai viņam būtu jāatbild. Viņš zina, kad viņam ir bojāēji. Jūs saprotiet, tas tāpat kā tie pašnāvnieki. Viņš zina, ka viņam jāmirst, bet viņš grib sev aizraut līdzi citus. Arī mūs grib aizraut līdzi. Tikai tās nav sprākstvielas, tās nav indes, bet tās ir nelielas viltus mācības. Vai nepilnīga mācība. Vai nepilnīgs Kristus raksturs. Kāpēc šodien vēlns necīnās pret Bībeli? Kāpēc šodien ir tik daudz Bībeles tulkojumu? Tas ir tāpēc, lai to patiesību kaut kā, saprotiet, kaut kā varētu noslīpēt, kaut kā varētu drusciņi pagriezt. Saprotiet, tie, kas ir tehniķi, tad zina, skrūve ir labā vītne un kreisā vītne, vai ne? Ir smalkāka vītne un ir rupjāka vītne. Bet tā, paskatoties no attāluma, viss skrūvs ir vienāds, nu tad skrūvēsim, un neko nevar saskrūvēt. Un neko nevar izdarīt. Un nekas neiet kopā, var tikai salauzt. Un tāpēc arī mums ir jāsaprot, kas mani sagatavos un kas mani salauzīs. Un tāpēc vēlns noliek mūsu priekšā un aicina tur to un tur to. Nu, tas nekas, ka tur ir cita vītne, paņem lielāku atslēgu un griez, gan jau piegriezīs. Un čiks salūst un nav nekā. Šodien mūsu uzdevums ir meklēt un uzkrāt eļļu. Mēs zinām, kas ir eļļa. Un to var uzkrāt gan šeit, dievnamā, bet pārliecināties, pārbaudīt sevi, mēs to varam izdarīt mājās. Dievs turpina vēl žēlastības laiku, jo viņa galvenais uzdevums ir kāds? Apgāst visas sātana apsūdzības. Par viņa likumu taisnīgumu, par viņa žēlastību un par to, ka Kristus upuris var piedot un atņemt visus pasaules grēkus. Viņš vēlas to apgāst. Viņš vēlas pasaulē to izdarīt. Un mēs esam atbildīgi, lai visu to mēs šos melus iznīcinātu un parādītu tieši konkrētu patiesību, kāda tā ir, mēs sakam, Kristū, un attaisnotu Dievu, attaisnotu Kristu, ne tikai uz šīs zemes, bet arī visa visuma priekšā. Un šos galvenos melus cilvēkam jau nav iespējams, kā mēs tur skatījāmies. Man jau nav dots paklausīt, man jau nav iespēja saprast. Un visus šos melus, ko Sātans ir izvirzījis visā pasaulē, dažādos veidos, tie 144,000. Un mums ir jābūt viņu skaitā. Viņi pateiks skaidri un noteikti. Dievs ir pateicis, kad patiesība būs cilvēku sirdīs, tādu cilvēku sirdīs, kas šodien mēs šeit dzīvojam, kādi mēs šodien esam ar vājībām, ar visu ko, bet Kristus žēlastība un spēks ir tik liela, ka ir iespējams to panākt.
Un mēs būsim par liecību visam visumam. Uz to mums ir jāiet, un tas mums ir jāsasniedz. Es gribētu noslēgumā pastāstīt par tādu Dvaits Laimons Mūdijs. Mūdijs bija starpkonfesionāls sludinātājs. Viņš piedzima 1837. gadā un mira 1899. gadā. Viņš piedzima Amerikā ļoti nabadzīgā ģimenē. Viņa tēvs nomira, tajā laikā daudz cilvēki nomira. Tāpēc, kad veselības reforma tad neskanēja pa pasauli. Jeb, kā mēs šodien redzam, šur tur dienvidu zemēs, ja? Tur, kur dzer ūdeni, tur arī ir tualeti. Turpat blakus. Gandrīz vienā avotā. Jūs saprotiet šīs lietas? Elementāras lietas bija cilvēkiem atņemts, un, diemžēl, to atņēma viduslaiku cilvēku un baznīcas tumsonību. Un tēvs viņam nomira, bija ļoti grūti laiki viņa bērnībā. Un viņš jau agri sāka lasīt Bībeli. Māte viņu mācīja. Un viņš kļuva slavens ar tiešu un vienkāršu sludināšanu. Tieša un vienkārša sludināšana cilvēkiem, kuri bija vienkāršā tauta. Kuru bija tai pašā laikā, bija arī dzērāji, bija arī netikļi, bija zagļi, bija laupītāji, bija slepkavs. Viņš runāja tieši un gāja pie šī cilvēka zemākā slāņa. Un viņš sludināja par pestīšanu, kas ir tikai žēlastībā, kad cilvēks tiek glābts ticībā Kristum, kad atgriešanās ir jābūt personisks, apzināts izvēle un lēmums. Un ka Kristus ir šis vietnieciskais, jeb aizvietojošais upuris. Viņš ļoti augstu pacēla svētā gara darbu, un ka cilvēka dzīvei ir jāpliecina ticība Dievam. Viņš nebija saistīts pie kādas konfesijas. Un tad kādā Anglijas pilsētā, kad viņš sludināja, viņš bija samērā aizņemts cilvēks. Un viņš savā sludināšanas sākumā pieņēma tādu lēmumu. Man ir šīs atklātās sanāksmes, kurās es runāju un aicinu cilvēkus un mācu patiesību. Un tad viņš pieņēma tādu lēmumu, kad es katru dienu individuāli uzrunāšu kādu cilvēku. Un tad pienāk kāda diena, viņš pilda šo apņemšanos, un tad viņam ir ļoti aizņemta diena, viņš dara to un ir piekusis un aiziet gulēt, un 11:30 naktī viņš atcerās, kad viņš nav šodien individuāli uzrunājis nevienu cilvēku. Viņš Dievam bija devis solījumu. Viņš pieceļās, apģērbjās, iziet naktī uz ielas, līst lietas. Un tajā laikā pa ielām pa naktīm nestaigāja. Un tagad viņš staigā pa vienu ielu, pa otru ielu, un tad tālumā vienā krustojumā redz stāv cilvēks, ejot tuvāk, skatās policists. Viņš pieiet pie šī policista un saka, tu zini, ka būs Kristus otrā atnākšana? Policists viņam saka, tu ej tālāk. Viņš paiet tālāk, atgriežās atpakaļ. Un tad viņš saka tādus vārdus, bet tu zini, kad uz otro atnākšanu ir jāsagatavojas, citādi būs mūžīgi jāiet bojā. Policists viņam saka, ja tu vēl vienu vārdu pateiksi, es tev tūlīt arestēšu. Saprotiet, Mūdijs, ko dara? Vienreiz, otrais uzrunājis, atstājies.
Nu, viņš atstājās un mierīgi dodās uz mājām, solījumu ir izpildījis un aiziet gulēt. Paiet 20 gadi. Viņš atkal ir tai pilsētā, atkal ir sanāksme, viņš atkal runā par Kristu, par pestīšanu, otro atnākšanu. Un viņš pastāsta, kāds bija viņa piedzīvojums ar šo policistu. Un viņš noslēdz ar vārdiem, un es izdarīju savu darbu, savu solījumu izpildīju Dievam un mierīgi aizgāju gulēt. Un tad zāles pēdējās rindās viens tāds kārtīgs vīrs pieceļās un saka tā, tu aizgāji mierīgi gulēt, bet man nebija miera. Un viņš tagad bija draudzes sludinātājs. Jūs saprotiet? Mēs esam devuši solījumu Kristum, ka mēs iesim pa visu pasauli. Un ko darīsim? Mācīsim, sludināsim šī laika patiesību. Mudīs to, cik viņš saprata, cik viņš izdarīja. Kā mēs to izdarīsim? Un ko Dievs par mums teiks? Viņš teiks, labi, tu uzticīgais kalps, ieej mana tu kunga priekā vai neteiks. Tas ir mūsu šodienas izvēle. Lai šodien mēs pastāvētu mazos darbiņos, mazos solījumos, mazās patiecībās. Tas mūs sagatavos pastāvēt tajā dienā, kad būs jāatdod pat dzīvību par Dieva vārdu. Amen. Debes Tēvs, mēs esam pateicīgi par žēlastības dienu. Mēs esam pateicīgi par katru dienu, ko Tu mums esi dāvājis, par katru dienu, kad mēs varam pamosties, un par katru dienu, kad mēs varam arī atvērt Tavu vārdu. Mēs esam pateicīgi, ka Tava žēlastība vēl turpinās arī par mūsu tuvajiem un mīļajiem. Un, Kungs, esi mums žēlīgs, lai mēs kļūtu par patiesu gaismu šīs zemes. Jo tad, kad Tava gaisma atspīdēs mūsu sirdīs, viņa atspīdēs arī tur, kur mēs ejam, tur, kur mēs dzīvojam, tur, kur mēs strādājam. Un Tava gaisma būs tā, kas cilvēkiem liks domāt. Tavs gars būs tas, kurš uzrunās un norādīs, kā jāseko Kristum. Kungs Jēzu, māci mums būt kā apostolim Pāvilam, kurš pilnībā sekoja Kristum visās lietās. Māci arī mums būt tādiem. Lai Kristus varētu mūs paaugstināt šai pasaulē. Lai Kristus varētu norādīt uz katru no mums kā uz saviem bērniem, kā uz saviem lieciniekiem, kuri nes pasaulē patiesību, kuri nes spēku un kuri nes arī atgriešanos. Jo Tu strādās caur saviem bērniem, caur tiem bērniem, kuri būs salīdzinājušies, kuri būs pieņēmuši, kuri būs aicinājuši, lai Tu dzīvotu viņu sirdīs, un kuru sirdīs mājos taisnība, un nebūs vietas netaisnībai. Kungs Jēzu, dari mūs par tādiem, lai beigtos šīs zemes ļaunums, posts, un lai nāktu Tavu valstību mūsu sirdīs, mūsu to mīļo sirdīs, un katra cilvēka sirdī, kurš to ieraugot, atsauksies un salīdzināsies ar Tevi, Jēzu. To mēs lūdzam un pateicamies Tavā vārdā. Āmen.